1993. gadam Ludzas bērnu bibliotēka atradās pašreizējā Sarkanā krusta ēkā. Un tās vadītājas bija Regīna Kurtiša, Ksenija Posņaka, Janīna Metlāne. – 1993. gadā tā pārcēlās uz kultūras nama 3. stāva telpām. No 1995. līdz 2009. gadam vadītāja bija Ērika Bricika. Un 2009. gadā bērnu bibliotēka tika apvienota ar Ludzas pilsētas galveno bibliotēku, kļūstot par tās nodaļu. Pēc apvienošanās bērnu nodaļas telpas piedzīvoja būtiskas pārmaiņas, tostarp renovāciju. Un 2010. gada 29. jūnijā tās tika atklātas, piedāvājot jaunās telpas mazajiem lasītājiem Ludzas galvenās bibliotēkas bērnu nodaļā.